Čau visiem! Beidzot tas mirklis ir klāt, kad mēs varam pateikt, ka Geo arī ir sava produkcija. Tātad mēs šodien piedāvājam jums apskatīt mūsu D-Line kit. Visu pagājušu gadu mēs citīgi strādājam pie produkcijas ražošanas arī un izpildes un tā tālāk un datu kvalitātes pārbaudes un bla bla bla. Vispārējais, kas ar to ir saistīts. Un šogad mēs esam ļoti lepni par to, ka mēs varam prezentēt beidzot jums savu produkciju un parādīt arī, kā tas izskatās. Protams, tas nav ļoti grandios, bet es teikšu, mums tas ir ļoti svarīgi, lai redzētu vispār to ražošanas procesu, kā tas notiek. Tātad, kā jūs redzat, man uz galda ir kastīts ar D-Line kit nosaukumu, un tāpat mums arī ir, droši vien jau ir skaidrs, kas tas ir, statīvs. Sāksim varbūt ar to vienkāršāko un parastāko, varbūt tas ir statīvs. Geo statīviņš, viņš nāk lūk šāda te maisiņā, pārnesemā, atversim vaļā un izņemsim ārā mūsu statīviņu. Kā jūs redzat, statīvs ir izpildīts diezgan kvalitatīvi, viņam ir alumīnija korpus, protams, plasmas detaļas ir arī, viņam ir savienām vietās un tā tālāk, bet jūs viņu varat regulēt pēc jūsu nepieciešama augstuma. Maksimālais augstums ir 1,49 m. Tad pilnīgi pietiek, lai izmantot savu kameru. Pieņemsim, šeit mēs redzam arī speciālu stiprinājumu, pie kuras mēs stiprinām gan kameras, gan lāzeru nivelierus, gan arī pārējais iekārtas, kas jums ir. Standartizēts, visiem vienāds. Mainās lints, jo viņam ir rokturīts. Rokturi mēs varam atskrūvēt un atbrīvēt sev vienkārši tad, to kustību, pieskrūvējam un tad viņš paliek statisks. Protams, arī ir kurbulis saucamies, Kurbuli, lai varētu atvieglot, šādi darbojās, visu augstumu ir, pieskrūvējam un nekur jūsu kamera nekritīs. Kā jūs redzat, iekārta, kā redzam šo statīvu var izmantot dažādos, pieņemsim, savus tur risinājumos, būvniecībā, konstrukcijā, fotografēšanā, filmēšanā, kameras vajag pielikt klāt, tad arī kameru varam pielikt. Ļoti izturīgs korpus, kā es jau biju minējis, ir no alumīnija, un plasmas detaļas, un plus te ir vēl burbulīts. Ar burbulīti jūs varat noliminot viņu precīzi un vērot savas zvaigznes, ja jums tādas tur ir jāvēro. Svars viņam ir nepilns kilograms, tā kā ļoti viegli pārnesējams un droši varat izmantot. Pastāstīšu, kur vēl. Bet ar to nebeidzās, mums arī ir D-Line kit. D-Line kit nāk tādā custom kastītē, ja es atveršu viņu tagad vaļā, jūs redzēsiet, ka pieņemsim dažas iekārtas iesauktas diezgan smuki, un, kā mēs redzam, arī materiāls ir ļoti labi izpildīts, ļoti ērti un forši, ja pieņemsim kādam vajag kādu dāvanu uztaisīt, pieņemsim sievam vajag vīram, tur uzdāvināt nevis zeķis vai, nezinu, kaut kādā tur dzimšanas dienā, tad var izmantot lūk šo komplektu, tas arī labi noder. Kā tad viņš sastāv? Viņš sastāv pirmkārt no lāzera. Lāzerīts, ar lāzeru palīdzību jūs, protams, savās maisaimniecībās, arī remonta darbos, protams, varat iegūt tā kā līmenī to līniju, lāzeru līniju, zaļā krāsā viņš ir, krustveida lāzeris, ja mēs redzam, es tagad dabūju viņu nost, uz sevi bišķi projicēšu, jūs redzēsiet, ka nāk lāzerīts līmenī un vertikālais un horizontālais. Un tādā veidā jūs varat precīzi diezgan norādīt, pieņemsim uzzīmēt tur uz sienas kaut ko, savu gleznu pielīmēt, arī tāpat arī pieskrūvēt vai pielīmēt, ko jūs tur darat, flīzes un reģipšu remontiem un tam lietām. Ļoti labs aparāts, noderīgs. Ar ko viņš ir labs arī? Ar to, ka stiprinājums nāk ar magnētu stiprinājumiem, magnētiem, un jūs varat viņu pielikt klāt pie metāla virsmas, un viņš stabili stāvēs. Pieņemsim, ja jums nevajag izmantot, jūs, pieņemsim, gribat izmantot vai uz tā statīva, ko pagaidiet, viņš pīkst. Uz tā statīva, ko es jums iepriekš biju rādījis, tad droši viņu var pieskrūvēt, un izmantot tad kopā ar to statīvu un precīzi norādīt savas vietas, skrūvju vietas un tās lietas. Izslēgsim viņu ārā un akumulātors viņam ir noņemamais, kā mēs redzam, ir diezgan
jaudīgs, 2000 mAh, lādējās caur USB Type-C portu un tādā veidā, kā jau tagad modernie telefoni visiem ir, visi nāk ar Type-C, tā nekad nebūs neuzlādēts kāds. Tā, liekam šo iekārtiņu maliņā, bet neaizmirstam, cik viņi ir forši. Protams, viss iekārtas nāk kalibrētas, jā, jo mums ir savs kalibrēšanas stends, kur mēs viņus pārbaudam pirms tirdzniecības un tā tālāk. Nākošais ir elektroniskais līmeņrādis. Bieži man, kad ieraugu oficiālu šādu brīnumu, jautā, kas tas ir. Elektroniskais līmeņrādis, kā es atbildu, viņš strādā ar 3 AA baterijām. Lai ieslēgtu, es slēdzu podziņu vienkārši on-off, un man parādās uz ekrāna uzreiz procentāli zīmes, jā, uz kuru pusi sagāzums. Un tādā veidā jūs varat viņu arī tāpat izmantot, ja jums ir jāsaprot grīdas vai galda kaut kā tur līmenī, jā, tāpat arī to pašu līniju dabūt, jūs varat viņu mierīgi izmantot. Kas vēl ir labi no šitā kombinācijas, viņam ir magnēts, tāpat viņš magnetizējas pie metāla virsmas, un tādā pašā veidā jums ir metāla konstrukcijas vajag pārbaudīt, jūs varat pielikt klāt un uzzināt, tad, cik ir. Ir procenti, grādi, centimetri, milimetri, jā, viņš jums parāda, cik kur vajag. Tā kā funkcionalitāte ir diezgan laba. Jā, tāpat arī varam dabūt, lai ekrāns ir spīdīgs, jā, paturam podziņu, un tad mums izgaismo mūsu ekrānu. Tādā veidā mēs redzam labāk, varbūt tumšākās vietās, kaut kur nav gaismas. Nākošais, kas nāk komplektā, ir tālmērs, elektroniskais tālmērs, ļoti maziņš, ērts, parocīgs arī, līdz 60 metriem velk tās lāzerītes, un pieņemsim, man vajag uzmērīt līdz griestiem, jā, uzmēri 1,55 m ir līdz griestiem no galda. Šeit ir funkcionalitāte arī tāda diezgan laba, jo mēs varam aprēķināt kvadratūru, kubatūru, un tāpat, ja mums ir nepieciešami kaut kādi smagi tādi attālumi, pieņemsim, aprēķināt durvju ailes, jā, līdz sienam tā tālāk, šeit ir plus un mīnus zīmes, apmēriet, uzmēriet, un viss ir gatavs, jā, tā kā tas ir nākošais. Vēl, kas tā ir komplektā, ir, protams, mērlentīte. Jā, 5-metrīga mērlentīte, kura ir atzīmēta gan ar centimetru skalu, gan ar colu skalu. Tā kā jūs viņu varat izmantot, pieņemsim, tajās vietās, kur jums nemaz nevajag lietot tālmērus un vēl kaut kur, jo citreiz zināt, kad notiek remontdarbi, vienmēr ir elektroniskais, pieņemsim, elektroniskais, bet tālmērs, lāzera tālmērs ir nepieciešams. Jā, ar viņu varam mērīt kaut kādu tālākus gabalus, lai aptuveni uzskicēt kaut kādu schēmu. Bet ar ikdienas darbiem, protams, atmērīt īsākus nogriežņus mēs varam izmantot plus šo 5-metrīgo geomērlentīti. Pie tā visa, tas vēl nav beidzies, vēl ir viens, kas ir, protams, must have. Tā kā šajā komplektā, ja jūs strādājat, pieņemsim, jūs strādājat kaut kādā atzīmēt vai kaut ko, vai remontdarbiem, ir zīmolis. Zīmolis ir interesants, ja jūs redzēt, varbūt tie zīmoliši, kas ir pieejami, protams, veikalos, ir daži, kuriem jums jāspicē visu laiku, jā, jo tur jāstrādā pie tā, lai vienmēr jums par rokai ir nazis, bet šī gadījumā tas nav vajadzīgs, jo viņam iekšē ir grafīts, un tā kā skolā kāds ir mācījies, lūk, mēs spiežam, un grafīts iznāk ārā. Grafītu vajag atpakaļ, uzspiežam, paturam. Kas vēl ir labi, lai uzpicēt, mēs atskrivējam vaļā, lūk, spicējumu, un, ja gadījumā vajag, uzpicējam sev grafītu. Komplektā arī nāk ne tikai pats zīmulis, bet zīmuliem nāk arī grafīti, dzeltenie, sarkanie un izslēdzas automātiski izslēgšanas, starp citu. Dzeltenie, sarkanie un melnie, jā, atkarībā no virsmas jūs viņus izmantojat un tad pielietojat, pieņemsim, savam vajadzībām. Lūk, šāds burvīgs komplekts, protams, nāk arī lādētājs priekš tā visa, kā pat arī garantijas un vispārējais, viss ir diezgan labi sakomplektēts, un šis komplekts, es domāju, ka noder katram ģimenē, jā, pieņemsim, tiešām kaut ko vajag ātri uztaisīt, izdarīt, uzmērīt, apmērīt, atzīmēt, un
katram, kas iegādājas šo komplektu, būs piešķirts mūsu myageo.info konts, kurā vietnē jūs varat redzēt savu iekārtu, arī tāpat sērijas numurus, garantijas periodu, kalibrēšanas laiks, kad ir nepieciešams viņu kalibrēt, ja gadījumā jums šķiet, ka kaut kas nav kārtībā, tad pēc gada var nākt, protams, pie mums ciemās un to veikt kalibrēšanu. Mēs to izdarīsim diezgan ātri un kvalitatīvi. Tā kā mūsu komplekts, kas, protams, šobrīd jau ir pieejams Latvijā. Vienīgais viņš nav pieejams nevienā internetu veikalā. Viņš ir pieejams tikai vienīgi, offline režīmā. Tā kā droši varat braukt pie mums ciemos, ja kādam interesē šī iekārta, lūdzu rakstīt, zvaniet. Mēs nosūtīsim papildus informāciju, ja nepieciešams jums uz e-pastiņu vai uz jūsu telefonu, ar WhatsApp varam sazināties. Un paldies par uzmanību. Tā.